Jauns gads iesācies, tirgus kapitalizācija kriptovalūtai atgriezusies virs 3 triljoniem ASV dolāru, bitkoins mums 89,000 robežās. Jāatcerās tas, ka bitkoinam ir izveidojies CME gaps pie 88,000. Ja paskatāmies uz pagājušo gadu tieši uz blokķēdēm, tad Solana ir bijis līderis starp visām blokķēdēm un tieši aktivitātes ziņā, kura apstrādājusi vairāk nekā 121 miljardu darījumu. 2025. gadā uzlaušanas dēļ tika kopā nozagti 3,4 miljardu ASV dolārā kriptovalūta. Eksperti brīdina to, ka tika zaudēti dēļ cilvēka uzvedības, nevis dēļ kodiem. Tāpēc esam uzmanīgi, ieejot iekšā kriptovalūtā. Ja mēs paskatāmies uz Federālo rezervi, vakardien Federālā rezerve iepludināja lielāko likviditāti tirgū kopš Covid laika. Ja tev interesē kripto, tad ieskaties mana profila aprakstlinkā.